gadus kā savu ieguvumu. Kā? Tu arī sievietē ar kādreiz esi iesīt? Nē. Es viņu tev nedodu tur tolēt, arī tu smirdi. Un tu saki, šeit tev. Nekad. Nu, bet pagaid, sāsāk par tām trijām. Labi, 5 atrada sievieti. jā, Bet tā bija meitene vai vecene? Meitene. Cik gadu? 18. Tā. Nu, tālāk. Nu, tā viņa pēc tam... Kāds viņa izskatījās? Normāli. Kāda izskatās normāli meitene jauniem cilvēkiem? Tā. Smuka, jā? Nav jau kāpu Tu ir šausmīgi smuks. Ko? Tā smuks. Tas ir smuks. Izskatīgs. Izskatīga. Izskatīgs? Jā. Nu, es esmu izskatīgs, un viņa izskatīga. Tu esi izskatīgs? Jā. Kuras ir skaistākās tavas ķermeņa daļas? Kuras tu īpaši apvēro bez spoguļa? Viņā seja. Seja? Jā. Vārtās, ja man būtu tava seja. Nu, šausmas. Nē, nu, var jau būt, ka nestrādā televīzijā. Ne tas tā. Klausies, nu tā to pirmo cikos tu viņu dabūji pēc pulksteņiem? Nu, apmēram kaut kur 9. No rīta vai vakarā? No rīta. Kā viņi varēja tikt viņas darbu? Nebija jāiet? Ne. Tā bija sestdiena. Tā bija sestdiena. Tad sestdienas rītā cilvēks ceļās 5 no rīta mērķiecīgs. Spiež olas un tomēr ir vajadzība. Tā 9. Cikos tu no viņas aizgāji? No viņas? Vai... Nē, no sākuma bija tā. Pēc tam viņi iepazinājās ar vienu tur, nu, stāvam draudzenēm, jā. Viņa aizgāja uz aptieku, vai kas viņai tur vajadzīgs bija, jā. Man tas neinteresē. Viņa bija slima meitene. Man vienalga. Tas ir pilnīgi. Un es to draudzeni. Ko? Es to draudzeni paņēmu vēl. Ko paņēmi? Kamēr gāja viņi uz to veikalu vai aptieku. Nē, priekšā paņēmu. Priekšā. Izmīlēju, nu. Izmēlēs, sapratu, priekšā paņemt, sēd man priekšā, dzeram kafiju. Tā ir tas vārds norakstās. Nu, tālāk, tad tu izmīlēji to otru meiteni arī. Kas tālāk? Pēc tam aizsūtīju abas divas mājās. Kur tu to trešo dabūji? Es gāju uz klubu. Uz kuru? Uz saukt, jā. Nu, kā tagad saukt? Roksī. Kroksī? Roksī. Kroksī. Tātad pārējās meitenes savā vakarā tu ņem klubā Kroksī. Nē, Roksī. Bet vai te vēl stāvēja? Atļauj man pastāstīt, jā. Aizgāju uz to klubu, jā. Piegāju klāt, sāku dēļot. Un teicu, braucam pie manīm dzīvokli iedzēt. Tu esi savu dzīvoklis? Jā. Tas Jā. Es savu Es savu Nu, tavā dzīvoklī iedzērās. Ko jūs dzērāt? Ar ko vai ar ko? Ko un ar ko? Es pirms dzeru tikai šnabi. Ko tu dzer? Šnabi. Kur tu dabūji šnabi? Nopērku. Pēc tam es strādāju ar tirktu. Šnabi nestrādā? Nē. Labi, tad tu nopirki šnabi, iedzērāt meiteni ar labprāt dzēra šnabi. Nē, šampi. Tad tu šampi savā bija mājās? Jā. Nu, un tad? Nu, tad sākās. Kas tev sākās? Slikti palika vēmi? Nē. Varbūt, galīgi dzirds vienkārši. Es viņu paņēmu priekšā, tas pats labi izmīlēja tavās. Tu viņu izmīlēji? Jā. Kādas ir tavas mīļākās pozas, ka tu kādu izmīlēji? Visādas pozas. Kādas tu māki? Nerādīšu. Vācīts parāda. Man to sūdu vācu vai? Sūdu? Nē, man ir kakulāts, viņš tur man spilvenē. Tad tu nerādīsi, tev patīk visā. Tu prezervatīvas lieto? Jā. Cik tu apmēram tērē nedēļā prezervatīvu iegādē? Cik maksā komplektiņš ar 3 prezervatīviem? 5-4 santīni. Kas tā ir par filmu? Vai 50? Nu, kaut kā gandrīz Latvijā. 65 man tā šķiet. Es nezinu, man vienalga. Cik tev aiziet naudas tādu? Cik tev daudz jāstrādāt celtniecībā, lai nopelnītu tādam te mīlas priekiem? Cik daudz? Ar prezervatīviem kaut vai? Nezinu. Tur aiziet kādu, varbūt 30 lati mēnesi prezervatīvos. Biezi. Tu zini, ko es gribēju Nobels?
Nē. Ir tāda Nobela prēmija. Nu? 3 varianti. Prezervatīvs, pretapagļošanas tablets un dinamīts. Tā labāk dinamīta. Gudrs. Es vienkārši lieliski. Aha. Jā. Kas ir Saeimas priekšsēdētāji? Neprasa man tās muļķīs, man Saeima pilnīgi pie dīrs. Un viņi ir. Ko tu esi izlasījis 11 gados no obligātās literatūras? Pastāst man kaut ko par mēnieku laikiem. Man neinteresē mēnieku laika. Kas ir Lāčplējs sarakstījis? Ar ko Lāčplējs cīnās Zelmē? Ar spīdolu, kašķi vai inflāciju? Viņa ir inflācija. Nē, ar melno bruņinieku. Vai tam jau būtu? Tas jau variantos nebija. Tā šķiet. Nē, es Tas jau jaunais Lāčplējs ir. Riet atnesam padēties, man ļoti karst un pagriez man ventilācijas. Tu vēl esi te vispār? Saule. Nu, ko tu neaizskrēji? Brūgāni es tev jau dabūju, rekur. Nāks plaks. Jēzus, es pārbiju. Es domāju, ka tu nesmu no augstu ūdeni atnes karstu tēju. Galīgi, tiešām tev nav. Grietiņ, kā tev patīk šis simpātiskais puisis? To nesaki es. Jo viņš atkal domās, ka viņš man patīk. Es esmu uzmanīgs jau tagad, jo visi domā, neskatās, ka es mīlēju puiši. Kā man patīk? Jā. Man nav pumpas samaksās. Es labprāt vietām mainītos. Kā tu saprast? Viņš tik daļrunīgi komplimentu izteica, ka es vienkārši nesu paldies, kad es esmu vecs. Man tik ļoti gribējās to precēt. Tu esi vecs? Es esmu mirzāvā, ne? Jā, man es domāju, ka tas ne pēc zivīm no virtuves, bet no veca. Tu gribētu šitādu džekiņu sev? Ja nu vienīgi pakopē mājā. Nu, bet toletē seksu klubā Kroksī. Nē, lai viņš aiziet iztīri, pirms es tai iekšā, ok, jā. Kroksijā. Tas skaidrs. Tev ir brāļi, māsas? Jā. Brāļi. Cik? 3. Tu esi 4. Nē. Jūs kopā esat 3. Nē, mēs esam 4. Brāļi. Jomāri. Jā. Par ko tu dzīvē vēlies kļūt? Es? Vai kādos varianti? Tas pats, kas es esmu. Kas tu esi? Sapnieks. Es domāju, Kazanova. Nu, 60 gados. Nu, tā jau būs viss apelnīts. Man ir pensija. Pensija tev būs. Tu nekad neesi atrāvies par no meiteņu draugiem, kaut kādiem vēl, tu neesi nekad dabūjis tā. Pamuti? Jā. Esmu. Tā. Lieliski, lieliski, lieliski. Man prieks par tevi, tu tiešām esi ļoti simpātisks puisis. Es domāju, pusi Latviju gribēs ar tevi pārgulēt pie šī raidījuma, jo tici man, televīzijā ir varants spēks un tu noteikti būsi slavens. Tanī tev beigsies. Bet mēs ar tevi vēl parunāsim, jo tev es aicināšu pēc sevis viešņu, kurai nav saprotā mūsdienas jaunatnes rīcība par gadījumu seksu. Jo loģisks ir jautājums, kur paliek mīlestība. Un tāpēc aicinu pēc tevis Anitu. Lūdzu, Anitā! Čau! Man te tāda literatūra līdz daži. Tā paklausījos. Labi jautājumi bija. Par kašķi. Es jau nezinu tos jaunatnes klubus. Es tiešām nezinu klubu Kroksī, jo es apmeklēju, es arī esmu vecs, es apmeklēju klubus, un es apmeklēju ļoti daudz, un diemžēl es nezinu. Jā, kā tu jūties kā vecene? Vai tu gribi par to parunāt? Tad, kad man bija gadi, tā kā viņam, es visus saucu par veceniem. Bet tagad, kad tu tā saki, tā es tā domāju. Bet vēl netaisos, ne? Ko tu saki par šo lielisko cilvēku vārdā Jānis? Godīgi? Jā, protams, taču neviens tāpat neredz viņu. Saki man droši. Es saku, ka viņš ne ar vienu nav pārgulējis. Un ka viņam vispār nemaz nav spējis. Nē, nu kā,